Rudentiņš ir krāsmeistars. Viņš koku lapas izkrāso viskaistākajās krāsās. Kā jums patīk šī lieta? Nu, patīk, jā. Interesanti paskatīties, kā mainās vienā dienā lapas ir zaļas, nākamā jau paskatās tie paši koki jau ir paliek oranžīgi. Nu, teiksim, ka koks sāk iekrāsoties, ka viena puse ir zaļa un otra jau ir krāsaina. Kā patīk šis skats? Arī ļoti patīk, interesanti. Nu, kura krāsa un kurš koks būtu tas interesantākais jūsuprāt? Es nemaz nemācīšu tagad tā pateikt. Nu, varbūt tāds koks, kuram ir lielāks lapas, piemēram, pļāva. Jā. Vai esat jau bijusi skatīties kaut ko tādu interesantu? Nu, katru dienu es staigāju par pilsētu, par cik esmu māmiņa, tad vēroju, redzu, kā mainās. Jo dienas jau vairāk paliek krāsaināks. Nu, kā jūs domājat, tā lapa agri vai vēl nobirs? Kāds būtu pielietojums šīm lapām, jūsuprāt? Nevar šobrīd iedomāties. Varbūt būtu jēgas viņas vākt un kompostā likt, vai būtu mēslojums? Arī jā. Sētājs tā arī daru, lapas sagrābju un zem krūmiem lieku. Tātad nākamam gadam, lai krūmam būtu vairāk rāža, labākas ogas, jā. Un kā jūs vērtējat to, ka lapas var arī kaltēt un veidot dažādus? Nu, tas vairāk, nu jā, māksliniekiem, tas ir fotogrāfiem interesantāks ir šis laiks. Man izdevās novērot tādu lietu pagājušā gadā, rudenī arī tur bija, ka no krāsainām lapām veidot cepures. Interesanti, jā. Varbūt ir vērts pamēģināt? Nu, gan jau kāds noteikti arī pamēģina. Nu, herbāriju taisīt. Arī var, jā. Septembris jau pāri pusē un lapas krāsojās. Rudentiņš dara savu darbu. Kā jums patīk šīs te krāsainās? Krāsainās rudens? Man patīk lapas krāsainās. Un tieši varbūt konkrēts koks patīk? Pļāva. Kādēļ būtu pļāva? Tādēļ, ka viņi tāda ļoti krāsaina, dažādi krāsaini. Nu, patīk arī kastaņa. Man ir pilova kastaņa. Es visu laiku viņu redzu, kā viņi zied, un tā līdz kamēr tāda kastaņa jau ir zemē. Šogad vēl nav bijis saule, varbūt tāpēc tā lapa vēl nav tik krāsaina. Ir gan. Pie mums gandrīz visiem kokiem krāsaini. Bērzi ir divkrāsaini. Kļavas ir vairākās krāsās. Ja? Un, teiksim, jūsuprāt, kur varētu šīs lapas likt? Nu, agri vai vēl viņas nopirtīs? Viņam jau tāda nav nekur tāda pielietošana. Sētnieki jau viņas ātri sagrāb visus un visus mauriņi tīri, pie mums vismaz. Un domājat, kāds būtu pielietojums šīm lapām? Nezinu, viņas taču aizvērt kaut kur, kur viņi lieto pēc tam. Tātad mēslojums? Varbūt. Kādreiz man bija dārziņš, es izlietoju mēslojumā. Tiešām. Un kā jūs viņus sagatavojāt? Kas? Vienkārši ieraku savā tomātu būdiņā un labi bija. Nākošā gadā bija labāk? Jā. Un ko vēl varētu darīt no lapām? Varbūt kaut ko sagatavot, kādas brikets un kuriem tādu. Nezinu. Varbūt kaltēt Un ko veidot kaut ko. Nu, mākslinieki varbūt varētu kaut ko kaltēt un izveidot kaut ko, jā. Un, teiksim, vai jūsuprāt būtu interesanti, piemēram, veidot no sausajām lapām cepuri? Nu, es būtu tādos konkursos piedalījusies, bet gan vasaras cepures. Tur nu tā bija visādi kāpos lapas un tā, bet lapas tādas rudens lapas neesmu redzējis, bet tas interesanti būtu, jā. Varētu arī kaut kādu masku ballē tērpu sašūt no lapām. Rudens skaisti būtu. Nu, rudentiņš lēnām dara savu darbu. Lapas kļūst aizvien krāsainākas. Kā jums patīk šis gadu laiks? Ļoti patīk.
gadlaiks. Vēl vēlāk būs, vēl skaistāks būs, tā būs visur krāsāļs, visādāks krāsās. Nu, un kurš koks, prāt, ir tas skaistāk? Kļauj. Tādēļ? Tāpēc, ka tur ir vairāk krāsas. Viņas jau tagad sāk jau krāsoties. Varbūt nozīme ir arī tam, ka lapas lielāks, ne? Lapas arī lielāks ir, vai ne? Bet Liepai jau var nav nekāda tik mazās lapiņas, tā arī ir, vai ne? Tātad pļava un liepa? Jā, ir. Un kā būs ar bērzu? Bērs tas tāds mazīšs, vai ne? Tas nav ne sevišķi, vai ne liels. Nu, arī jau visi skaisti ir, katram savs skaistums ir. Rudens ir skaists un pavasars, ka visi zied, tad arī skaisti un smaržo. Nu, un teiksim, šoruden, kur jau tā skaistākā vieta ir redzēta? Kur tā būs? Pārventā, estrādē, tur, kur vecā estrāde kādreiz. Es tur iet pie draudzenes un tur es katru reizi nopriecājos. Tur jau ir jau stipri krāsojas. Un tad te pie 3. vidusskolas tur arī jau krāsojās. Jā, vai ne? Un varbūt kādreiz kaut kur ir būt ļoti interesanta vieta redzēt šīs lapas. Siguldā. Ekskursijā, kad brauc šī laikā, tad tur ir skaisti. Nu, un, piemēram, kur mēs šīs lapas varētu izmantot? Nu, viņi agri vai vēl nokritīs. Dekoratīvo, taisīt dekors tādus un visi. Tādi šitā, rudens laikmetam, ko taisa, vai ne ir. Nu, un kādus dekors varētu jūs prāt veidot? Visu var puķis var veidot arī, dabas var veidot, tā kā cits lapas var likt krāsas klāt un visādi, visu, ko var izveidot. Pat cik es arī rokdarbu strādā un visu tādu taistais arī. Un kā šīs lapas būtu jāsagatavo, lai dekoru izveidot? Aizeju savācu tālāk? Nē, viņas jau vāc vēl bišķiņ vēlāk, ka viņas ir vairāk krāsaināks. Tad tā izdekorē un viņas paši izžūst. Vai tur ir speciāli viņas kaut kā jānovieto, lai viņas izžūst? Sausumā, nevar mitrumā. Tāds, kur ir sausuma, sevišķi tāds vējīšs, kur varētu būt, var sakot, gaiss svaigs tāds ir, kur būs nospiests gaiss, tur viņas, var sakot, mainīs formu. Pelēs un viss tā, vai ne? Un vēl jāskatās dikt zāļas, var jau likt zāļas saklāt, bet tās nav ieteikams, tās maina forma, nav tādas vairs, vai ne? Kā tu norāvs un tā izdekoros, vai ne? Vislabāk, ka ir krāsāni. Vēlāk vēl, kad viņas vēl vairāk ir, tad vislabāk ir. Un tātad dekoros arī izmantosim jūs jau pieminētās kļavas un liepas? Jā, vēl nē. Vēlāk, ka vēl vairāk būs krāsaināks. Ne? Kā būs ar kastani? Arī liela lapa? Zinu, ka mums ir kastaņu pulki bojāti. Lapas ir liels, bet viņi nav smukas. Tādas melnas un brūnas un tādas, var sakot, bojāts ir nav. Ne? Bet ja kastaņas nebūtu bojāts, vai viņš derēs? Tur ir jāskatās. Tā grūti pateikt. Jāskatās, kā viņš tur ir. Ne? Teiksim, ir arī ozoli, kuriem pat lapas nenobīst. Arī lietosim dekorā. Var lietot, var. Tās vēl izturīgākas ir. Sauss viņas tādas ir. Tas ir atkarība, kā to dekoru taisa un kur taisa un viss, vai ne, tā viņš ir, vai ne, arī ir. Mums te rumbiņā mēs tur taisa arī, vai ne, dekors arī no lapām rudenī, ka mums ir. Teiksim, lapa kā mēslojums. Ir mēslojumi, ir grabi. Man arī komposts kaudzi. Ar grabu lapas un dārza tos dārza saknītes un šitās te nezāles, viss bet tāds kopā kompostam. Tātad savācam? Jā, sagrābē, man tā kasti uztaisīt liela. Un tur ber iekšā, viņš jau vienā gadā nepārstrādājās. Un kam viņš būtu vislabākais? Dārzā. Kādiem augiem? Visiem var likt, visiem. Jūs teicāt, vienā gadā nepārstrādājas, tātad viņi tik ātri nepārstrādāja. Jā, viņš kādu gadu, vai ne, otrā gadā, vai ne. Redz, kad tagad saliek, sauss ir. Tur vajag mitrumu un ūdeni jau nelies virsū, vai ne, paši. Un kamēr viņš satrūd un lapa tik ātri arī nesatrūd, vai ne. Tā iznāk, ka viņš otrā gadā tik var būt, vai ne. Vienu gadu viņš trūd un tad viņi var, vai ne. Un tad jau jāierok zemē? Roka zemē, kam ir jau satrūdējuši ir iepriekš gadi, tur arī kartupeļos liek iekšā, stādīt var, visur var, vai ne. Puķiem ber virsū, ber arī virsū, man kaimiņiem ber virsū, vai ne.
iekšā to sprūdi. Tā ir. Ne? Pavasarī dālīs, kas tāda var bērt iekšā zemē, vai ne, iekšā, lai mēslojums, vai ne. Kad pelnu pieber klāt, un pelnām daudz fosfors ir, un kartupeļiem liek pelns iekšā, nevajag mākslīgos, vai ne. Tās dienas ir pienākušas, lapas krāsojās, rudens ir klāt. Kā jums patīk šis brīdis, kad taču vien krāsaināk ir dabā? Patīk, bet, slietus nepatīk augsts. Un kura krāsa ir tā mīļākā kokiem? Kāda tev patīk? Sarkanā, vai ne, Adrī? Jā, sarkanā. Vai esat jau kaut kur bijuši vērot to dabas parādību? Nē, tikai laukos, Jūrkalnē. Kā tur izskatās šobrīd? Vēl jau īsti nav, tikai dzeltens lapas, vairāk jau tikai pats sākums. Tas varētu būt saistīts ar to, ka vēl salmas nav bijušas? Jā, droši vien. Nav redzēts vēl. Un, teiksim, Kuldīgā. Kur bija tā interesantā, kā aiziet apskatīties šo krāsainu? Droši vien pie Rumbas, pils parkā. Tur ir skaisti. Jūsu vērtējums, kur varētu šīs lapas likt? Nokritīs viņa agri vai vēlu? Nezinu. Daudz tājas visādas kompozīcijas un floristikā izmanto. Patis neizmantoju nekur. Mazās salas retam. Varbūt būtu interesanti veidot. Jūs pieminējāt floristiku kādu rotājumu. Jā, pārstarā jau tikai dekors, kā teikt, ka sausos ziedus taisa. Es zinu, ka veido dažādas puķis no lapām. Tā tad lapu, kā jūs domājat, varētu sagatavot pie šādu veidojumu? Es nezinu, es tikai esmu redzējusi, ka gatavs. Kā veido, es nezinu. Vai jūs prāt, lapas var izmantot arī kā mēslojumu? Jā, pati neizmantoju. Bet es zinu, ka tā ir komposts, salieku tur tā un pēc tam uz dobēm liek un dārzos. Tā. Jūs lapas ir mazulis. Jā. Ja sāk spīdēt saulīt, iesiet pa lapām bradāt abas? Droši vien. Gan jau aiziesim. Rudenliņš ir branks krāsmeistars. Viņš izkrāso kokus visskaistākajās krāsās, protams. Kā jums patīk šis gadlaiks? Patīk ļoti. Tas nekas, ka pašreiz pil un tek un, kā saka, dudina, bet ir silts. Bet pats skaistākais laiks vēl ir priekšā. Pašreiz nav viskrāšņākais, viskrāsu virpulis būs tikai. Un rudens man ļoti patīk, jo es pinzelēju un visu, pinzelēju akvareļus. Un tāpēc rudenī ir iespējams gan nospikot, noskatīt, kā tā ir dabā, bet daba jau ir brīnuma meistare. Un nekad jau tas pinzelētājs nevar viņu nokopēt tieši tā, vienīgi kādu niansīti, kādu redzēto, kā saka, mirkli var apturēt un uzlikt uz tā papīra un top tas akvarelis. Tas ir viss. Un, jums varētu teikt kā glaznotājai, kurš koks ir tas skaistākais, mīļākais tagad, rudenī? Šķiet, ka apse, jo apse ir visskaistākās krāsu nianses, un nākošais ir krāšņais pīlādzītis ar saviem augļiem, ar ogām, ar ķekariem. Kā būs ar kļavu? Man nav ko atbildēt. Viņa arī ir sarkana, dzeltenīga un bērzu. Katram ir kokam savs krāšņums. Bet šķiet, ka cilvēki arī kā dažādi pēc rakstura tad arī izvēlās tos kokus. Un tāpēc man ir šie gan apse, gan pīlādzītis. Vai šo krāšņumu ir viegli uzlikt uz papīra? Nē, problēma ir bezgala daudz. Īpaši jau tieši tad, kad sāk šķiet no malas skatoties, viss ir niegs, kas tur ņem un lej krāsas un ūdeni un viss ir gatavs. Tikai tad, kad ķeras pats un ka izjūt, kā tas nāks, tas ir grūts, smags un ļoti, ļoti atbildīgs uzdevums gleznot rudeni.
Vai ir, teiksim, gleznots arī, lai uzdāvinātu šo skaistumu, šo glezniņu kādam? Ir galvenokārt jau tāpēc ir, kad ejot ciemos vai radiem un draugiem, ja citur dāvanu nemeklē, ir tie papīra lapas ir ielikt zem stikla rāmīti, un tad saka, tā ir glezna. Un vai pēc kādu laiciņu aizejot ciemos, kāda ir sajūta redzot pie sienas to visu, ko jūs esat veidojuši? Sajūtas ir dažādas. Brīžam ir tā, vai tad tiešām tas ir manējais? Teiksim, kur vēl lapas šīs te krāsainās varētu pielietot jūsu prāt? Krāsainās lapas pielietotas Latvijā ir izsenis, īpaši laukos, pušķojot, rotājot, gan nospiežot, kaltējot un pēc tam verot virtenēs un liekot telpu dekorēšanai. Un kur nu vēl sausie ziedi, kas tagad ir īpaši pats vesela nozare, telpu dekorēšanai. Latvija ir ļoti pateicīga ar savu skaisto rudeni, un tāpēc es ļoti lepojos, ka es dzīvoju Latvijā, un man nevelk ne uz kurieni nekādās ekskursijās, jo mums Latvijā ir tik daudz pārvērtību gada laikā, kas spēj tik to uztvērt. Neesi vienaldzīgs, nebrien virsū skaistumam, bet skaties gan debesīs, skaties gan kokos un skaties arī zem kājām. Mēs teikt, ka rudens ir krāsotājs. Viņš mūsu koks iekrāso visskaistākajās krāsās. Kā jums patīk šis gadlaiks? Man patīk, kaut gan pavasars visvairāk patīk, bet arī rudens patīk. Jā, un patīk arī lietas. Un šīs krāsas, kura visjaukākā? Tie iesārtie toņi, ugunīgie. Kuram kokam? Kļavai, bet patīk arī bērsi, kad ir zeltaini. Tā lapa agri vai vēl nobirst. Kā jūs, prāt, varētu viņu pielietot? Un likteni? Pielietot dažādi. Jā, floristikā daudz pielieto sakaltē. Vēl pielieto arī, kā lai saka, kompostam pielieto. Atgriežoties pie floristikas, vai esat pati mēģinājis kaut ko izveidot no rudens lapām? No rudens lapām mazāk, vairāk no kaltētiem ziediem. Kā šo ziedu? Tā būtu pareizāk. Kā herbārijas parasti viņas kaltēja. Starp grāmatām, avīzēm var veidot kartiņas. Tāpat var lapas pielietot. Vai dekors visāds. Gan šim ziedam vai lapai nezudīs krāsa? Nē, nezūd. Ir ziedi, kam zūd. Bet lapai nezūd krāsas. Ja pareizi, vajag optimālo temperatūru, nedrīkst tā, lai viņi tur mitrumā, tad viņi var jāmaina tās tā avīze, lai viņas nepaliek pelēcīgas. Pirmkārt sausums tā? Jā, sausums. Un komposts arī ir gatavot? Protams. Kuriem augiem vislabāk tad ir pēc tam pielietot šo kompostu? Kompostu? Jā. Visiem? Jā, kāpēc nē? Viņš jau labs strūts ir. Jā. Tā tad mēslojums? Jā. Teiksim, jūs te minējāt pēc floristikas. Ko būtu interesanti veidot? Kādu tur to rotājumu no lapām, puķēm? Kāds rotājums? Jebkāds tur vaļu fantāzija, visādas. Es vairāk tā mīlēju kādas kartiņas uztaisīt, apsveikt. Kādus tos. Var arī lielāks dekors, kaut vai likt pie sienas vai tā. Esmu pat glezniņā, varu taisīt. Viss kaut ko. Un vai jau ir būts dabā un vērot šīs skaistās krāsas šorunē? Katru dienu vēroju. Patīk. Kur ir tā interesantākā vieta jūsuprāt? Es Kuldīgā tikko iebraucu un esmu bijis gandrīz gadu. Un man ļoti patīk šitā iela. Pie jums? Pie mums? Rīgā? Jā. Arī smuki parki. Patīk. Bērmaņu parks un Rīgā ir pietiekoši parki. Tātad nebūtu nav jādodas uz Siguldu? Uz Siguldu kādreiz bija tāda tradīcija braukt. Jā. Arī nesen esam bijuši Siguldā kādu 2 gadu atpakaļ.
Nē, nu, kāpēc ne? Var braukt uz Siguldu. Tā būtu tā Latvijas lielākā, skaistākā vieta. Nē, es domāju, ka nē, kad visur ir skaisti. Tāda tradīcija izveidojusies. Bez šaubām tur cits ģeogrāfiskais, varbūt tur kalnaināks. Mēs te mums vairāk tādu līdzenumu. Tamdēļ varbūt cilvēki brauc. Bet visur ir skaisti. Ja gribam to redzēt. Šodien gan līdz lietas, taču tas mums netraucē baudīt rudeni un arī krāsainās lapas. Kā jums patīk šis gadu laiks? Tas ir īstenībā mans mīļākais gada laiks. Tieši to lapu dēļ un arī lietas īstenībā man ļoti, ļoti patīk rudens. Kuras tās lapas tās skaistākās? Kāda krāsa, kuri koki? Tādas izteikti tumšas sarkanas, un šis ir viens no retiem gadiem, kad viņas beidzot atkal ir tādas kaļāvu lapas, tumši sarkanas tādas. Kādēļ šogad viņas tādas ir? To gan es nezinu, droši vien kaut kas ir vasaru ar laika apstākļiem. Varbūt tāpēc, ka saules vēl nav bijušas? Jā, droši vien. Kurā vietā būtu tā skaistākā vieta, kur skatīties? Droši vien, ka jaunajā parkā, bet es vēl šo rudeni neesmu atradusi laiku aiziet, bet tur tagad, kas sakārtots, vajadzētu droši vien, ka visiem aiziet pastaigāties. Labi, paies laiciņš, kā lapiņa nokritīs. Kā jūs, prāt, varētu pielietot šīs skaistās lapas krāsainās? Vismaz vienu veidu es zinu, ka var uztaisīt no sarkanajām lapām tādas mazas rozītes, un viņas tad saliek uz galda, un ir tāds skaists dekoriņš no rozītēm. Vai pat arī esat kaut ko tādu darīt? Jā, es esmu. Katru gadu? Es neatceros, vai pagājušajā gadā, bet pirms pāris gadiem es noteikti uztaisīju, un no tālienes izstījās tiešām cilvēki teica, ka īstas rozes. Kā tad tā lapiņa jāsagatavo? Vai? Viņi ir jānoloka tā bišķīt, un tad jāizveido tā kā rožu pumpuriņš. Vai viņi ir jākaltē? Kas ar viņu ir jādara? Nē, viņas nav jākaltē, viņas vienkārši, protams, izžāvē varbūt šitādā dienā, bet tā nekas tur īpaši nav. Kur vēl vajag lapiņu likt? Gan jau, ka bērni visu kaut ko var smukus dekorus taisīt bērnu dārzos, skolās, viskaut ko. Gan jau, ka vēl kaut kādus citu veidu pušķīšus vai veidojumus vai dekorus. Un kā komposts lapa? Droši vien, ka laba. Nemācēšu teikt, bet izklausās, ka varētu derēt. Ja veidosim herbāriju, kā, teiksim, šī lapa jāsagatavo? Es pieņemu, ka jāizsausina, tad jāieliek starp grāmatas lapām. Varbūt, ka kaut kādas baltās lapas tādā grāmatā spiežās, un tad jāsaspiež un jātur, un tad jālīmē. Sen neesmu veidojusi. Kādreiz bērnībā man ļoti patika visādas puķītes. Tagad nezinu. Droši vien, ka būtu.